Līdz 12. februārim Rīgas biržas Bosas zālē apmeklētāju uzmanībai tiek piedāvāta Pakistānas tradicionālās mākslas darbu izstāde. Tajā eksponēti pēc 17. gadsimta tradīcijām veidot tepiķi, kamieļu kaula grebumi, koka, keramikas un sudraba trauki. Pakistan and Latvia have had good relations for a long time. Pakistānai un Latvijai ir labas attiecības jau ilgu laiku, un mums ir bijuši cieši politiski un ekonomiski kontakti. Bet šīs izstādes pamatā ir mērķis popularizēt Pakistānas kultūru un to, kas mums ir Pakistānā. Dažādas produktus un amatniecības izstrādājums, rokdarbs, viss, ko jūs šeit redzat, ir tikai un vienīgi roku darbs. Un šo to no tā ir darinājušas ekskluzīvi tikai sievietes. Tātad izstādes mērķis bija iepazīstināt Latviju ar Pakistānu. Pakistāna ir skaistuma un kultūras zeme. Tā ir ļoti bagātīga civilizācija, absolūti apburoša kalni un tūkstneši, jūra, ļoti bagāta kultūra un brīnišķīgas tradīcijas. Un mums ir ļoti daudz jaunu, progresīvu un uzņēmīgu cilvēku. 63% no Pakistānas iedzīvotājiem ir vecumā zem 30 gadiem. Un gan mūsu sievietes, gan vīrieši strādā kopā, blakus viens otram visos ekonomikas sektoros. Pakistānas kultūra ir ne tikai ļoti bagātīga, bet arī ļoti daudzveidīga, jo Pakistānai ir 4 provinces, un tajās sastopams 60 dažādas valodas, bet mūsu nacionālā valoda ir urdu, un oficiālā valoda ir angļu valoda. Te jūs varat redzēt, cik dažāda ir šī zeme. Ļoti tāds īpašs mums, kas mums pirmo reizi vispār iespējams ir apskatāms, tas ir kamieļu kaulu grebumi. Jo kamieļa kauls tiek īpaši apstrādāts, viņš tiek novārīts, lai viņš iegūtu šo tādu spilgti balto krāsu, un, protams, tas ir ļoti smalks darbs. Piemēram, lampas, ko jūs arī varat apskatīt, tās ir misiņa lampas, un tās lampas ir ļoti bieži sastopams tieši viņu mājokļu interjeros. Līdz ar to mēs centāmies uzbūt tādu auru, kā jūs ienākat Bosas zālē, un jūs ienākat tādā, ļoti tādā Pakistānas vidē, tā kā nedaudz mājas vidē, tā kā nedaudz tādā tomēr mākslinieciskā vidē. Tā noskaņa, mēs mēģinājām viņu izveidot tādu, lai cilvēks ienāk, viņš aizmirst to, ka viņš atrodas Vecrīgā, lai viņš domā, tiešām es jūtos kā Pakistānā. Tepiķus, ko var redzēt piekarnāts pie sienas, tie ir veidoti pēc 17. gadsimta tradīcijām, kā to veidoja tieši šajā gadsimtā Lahoras pilsētā. Protams, tie ir veidoti mūsdienās, bet tā tradīcija, kāda viņa bija, tādu viņa var redzēt šodien šeit Mākslas muzejā Rīgas birža. Paralēli izstādē no 7. līdz 9. februārim muzejā Rīgas birža iespējams apmeklēt arī citus Pakistānas kultūrai veltītus pasākumus, lekcijas, seminārs un filmu seanses, kuras sniegs plašu ieskatu šīs valsts kultūrā.